Nu, čau! Esmu atkal klātsavos lauku darbiņos, un šodien es gribu pastāstīt par jaunieguvumu, jaunu instrumentu, kuru es šovasar sāku izmantot. Tas ir mazais ķēdes zāģis. Man, kā teikt, te savā mazajā pamežā, kur man stāv bitītes, bieži vien uzrodās vajadzība kaut kādus krūmus, zarus novākt, aizvākt, un es nevaru katru reizi lūgt kādam palīdzību. Tāpēc es nolēmu iegādāties šādu te ļoti maziņu, ļoti parocīgu, kurš ir ar akumulātoru darbināms. Akumulators strādā vismaz 2 stundas. Es neesmu mēģinājis strādāt ilgāk, bet 2 stundas viņš strādā. Un tad ir jāpielādē atkal. Un ļoti viegls. Es nesaku, ka tieši šī ražotāja ir pats labākais. Šo es iegādājos cenas dēļ, jo es vienkārši gribēju pamēģināt. Viņam bija ļoti tāda samērā zema cena, un es domāju, ja man arī nepatiks, tad tas ieguldījums nebūs pārāk sāpīgs. Viņš ir ļoti viegls apkalpošanā, un šeit mežā, kur man nav, ne elektrības pieejamas, ar visiem tiem benzīniem negribās man ķēpāties, tāpēc manai nelielajai vajadzībai šāds akumulātoru zāģīts ir pats ideālākais variants. Tātad vienīgais, kas ir jāpielādē šī te baterija, to es parasti izdaru mājās, un viņš ir darba kārtībā. Vēl viena lietiņa, kas ir jādara, ir jāeļļo šī te zāģa ķēde. Re, kur man ir trauciņš ar ķēžu eļu un otiņa, un katru reizi pirms darba, un arī darba laikā, ja es strādāju vairākas stundas, tad es viņu arī tā kā ieļoju, un arī, ka beidzu darbu, visu korpusiņu smuki notīru, ieļoju ķēdi un nolieku atkal kastē līdz nākamajai lietošanas reizei. Jauda viņam ir diezgan liela. Tā, parādīšu, kā tas viss darbojas. Tātad uzmanīgi būs troksnis tagad. Tātad šeit iededzot, redz, cik ir pielādēts akumulators, zaļais deg, tātad akumulators ir pilns. Tā, parādīšu jums, tātad, kā tas ir darbībā. Re, kur tieši man šodien ir, es atbraucu te uz laukiem un skatos, ka ir nogāzies, vējš ir nolauzis kaut kādu nelielu apses, man liekas, ka tā ir apses gabalu, re, kur stumbenis stāv. Bet, viņš te traucē, un man viņš ir kaut kā jādabūna prom. Un viņš ir tāds garš koka gabals, un, protams, ka parocīgāk man viņu kaut kā ir sadalīt. Es ņemšu tādu, sākumā tievāku vietiņu, kur ir rekurti tāds, es nezinu, 4 centimetri, teiksim, jā. Re, tas bija ātri. Un tas ir ņemot vērā, ka man otrā rokā ir telefons. Man nav pārāk parocīgi tagad zāģēt, jo faktiski es vienā rokā turu telefonu un otrā rokā zāģīt. Tā. Šī vieta jau ir, teiksim, 7 centimetri varētu būt. Tas ir bišku grūtāk. Es viņu bišķiņu tagad pamocīju viņu, tāpēc, ka es saku, man nav pārāk parocīgi, bet principā tas bija ātri, jaudīgi un pilnīgi bez piepūles un ar vienu roku. Tā tad man pašai šķiet, ka es esmu ļoti apmierināta ar šo te aparātu un nav katru reizi jālūdz kādam palīdzību, ja man ievaigās kaut kādus mazus tādus zāģēšanas darbiņus veikt. Tā, ņemiet par labu, varbūt kādam noder, un tad jau atkal līdz nākamajai reizītei. Tā!